Sveiki, skatītāji! Paldies par skatījumiem, laikiem, komentāriem. Kā jums iet? Kā klājas? Ir sācies pavasaris? Mums vēl pa lielam tā īsti nav. Šodien ir 16 grādi, mākoņains, bet šīs dienas Kalabrijā vietām ir uzsnidzis stiprs sniegs. Šodien es jums parādīšu, kur mēs iegūstam svaigus augļus un dārzeņus. Taisiet tēju, kafiju un pievienojieties šajā video. Tātad uz priekšu. Tātad brauksim pēc svaigiem augļiem un dārzeņiem. Mēdz teikt, tik svaigi, ka tikko no dobes. Atkal garām braucam Trojas zirgam. Kā jau teicu, pilsētiņā visi ceļi ved gar Trojas zirgu. Gan turp, gan atpakaļ. Diena šodien nav pārāk saulaina. Taču dabai nav sliktu laika apstākļu. Ir tikai nepiemērots apģērbs. Nu tā mums te marta beigas izskatās. Teicāt komentāros, vai nepļauta zāle. Parasti jau šajā laikā zāle visi ir nokautus. Šogad anomāls gads, ļoti daudz līst lietus, ļoti daudz stipru vētru un ciklonu. Un, kad līst daudz lietus, tad aug daudz zāli. Parasti šeit tā nav. Par zāli, principā, Itālijas dienvidos tāda reta parādība, jo viņa momentā nokalst, kā sākās saulainās un sausās dienas, tā zāle vairs neaug. Bet saulainās un siltās karstās dienas vēl nav sākušās, un zāle izmanto brīdi. Mājā noteikti jau būs karsts un vairs nekāda zāles nebūs. Viņa veiksmīgi paši likvidēsies. Pilsētiņas galvenā iela. Šī ir pilsētiņas apakšējā daļa. Tur, kur ir Trojas zirgs, tā ir augšējā daļa. Augšējā daļā ir vecpilsēta. Šeit ir jaunākas mājas lejā. Labajā pusē picerija Gjoto, kā es arī teicu. Mana mīļākā picerija pilsētiņā. Priekšā ir arī aptieka, bārs, otrā pusē ir frizieru saloni vairāki, pasta nodeļa, arī bārs, te ir tabakas veikals un vēl dažādi veikali. Pilsētiņa pašpietiekama, nu, pa lielam šeit nekas netrūkst. Jā, varētu būt pāris restorānu, bet, diemžēl, viņu nav. Kāpēc viņu nav, nezinu, iespējams, ka nav liels pieprasījums. Dzīvojam laukos, mazā pilsētiņā, iespējams, cilvēki pieraduši ieturēt maltīti mājās, un restorāns viņiem nav ļoti aktuāli. Šeit nav turistiska vieta, turistu uz šajieni baigi stipri nebrauks. Tā, šodien degvielas cena dīzelis 2,03 un benzīns €73. Tādas mums šodien degvielas cenas. Tā, esam jau klāt? Jā, esam jau klāt. Un šajā vietiņā var iegādāties svaigus augļus un dārzeņus patiešo no zemniekiem. Šādus svaigus augļus un dārzeņus var iegādāties. No fermera. Pašiem viņiem ir savs lauks, kur viņi audzē. Zemenes arī ir no paša dārza. Viss ir izaudzēts.
pašu dārzā. Izņemot banānus. Kā arī teicu, banānus šajā pusē neaudzē. Šī vietiņa strādā katru dienu, izņemot svētdienas, un, protams, arī pusdienas pārtraukums. Strādā no rīta līdz 1:00 un pēc tam no 5:00 līdz kādiem 7, pus 8. Atkarīgs, protams, no sezonas, no pieprasījuma un arī droši vien no laika apstākļiem. Redzam, ka tirgo teltīs, apkuras viņiem šeit nav. Nu, šeit mēs iegādājāmies svaigus augļus un dārzeņus. Šeit mēs redzam arī ir stādi, dažni dažādi, jo viņiem ir sava dārzniecība. Viņi audzē arī stādus un audzē arī dārzeņus un augļus. Kaut kā tā. Šī tirgotava atrodas krustojumā. Braucot uz leju, braucam. Te ir krustojums, pretī ir autoplacis. Krustojumā pa labi. Un šeit arī ir viņu tirzniecības vieta. Šeit mēs pērkam svaigus augļus un dārzeņus un atbalstām vietējo ražotāju. Vispār ir ļoti populāri iegādāties produktus vietējā ražojuma, kas tiek audzēti tuvumā, ne tālāk kā 500 km vai arī pat tuvāk. Principā cenas ir lētākas, jo nav lielas loģistikas, un tiek atbalstīts arī vietējais ražotājs. Un tāds īsais video šoreiz. Paldies par skatījumiem! Rakstiet komentāros, ko par tādu formātu domājat, un tiekamies nākošajos video. Atā!